Saule un vējš varētu padomāt, ka esam Liepājā, bet nē, sveicu jūs no Valmieras Olimpiskā centra, kur pavisam drīz sāksies Tonybet virslīgas 6. kārtas spēle. Valmiera FC pret futbola klubu Liepāja. Un redzam, abas divas komandas nāk laukumā, un Valmierieši savos ierastajos melnajos formas tērpos, Liepājnieki tādās balti sarkanās formās. Un Edgars Maņķevs, redzam, galvenais tiesnesis, un komandas tūdaļ sāk spēli. Dojam šodien, ka lāsies ar kartiņām. Viņš pēdīgs Lavans sāk palikt ar to, cik bieži viņam sanāk pie disciplināru pārkāpumiem tikt komandai. Reda Dodo pirmo reizi sezonā pārstāvēja Liepāju un jo, kā diezgan bīstam neizdevās. Pais tiek nogāsts. Uj. Cieši Korsāns Klementē, tad diezgan agresīvi nospēlēja Kangars. Un tagad Valmierā iespēja netiek līdz Kejs piespēlē Toņiševam. Toņiševs pirmoja tiek pārmeto pār Ziemelim un Diops ieslēdz savu ātrumu, tiek nogāzts Diops un pārkāpums ir pārkāpums, neapmierināts Stipe Vučurs. Un arī dzeltenais plāks, te arī tiek parādīts Vučuram. Tālāk. Ziemels. Nu pa seju trāpīja šī bumba. Principā viņš nobloķēja. Oj, tur ir gan ļoti sāpīgi. Ļoti sāpīgi. Kucijam trāpa pa galvu. Sliede. Varētu būt ļoti nepatīkam. Jā. Īsti patur arī Agriņo pretspēlētāji. Džips. Izšķirt par zitienu no dīstants un vārtu stāps! Džibrils Kejs trāpa vārtu stāvu, vecā futbola patiesība, kas trāpa pirmais pa vārtu stāvu, tas zaudē. Skatīsimies, vai šī patiesība piepildīsies. Tagad Džibrils Kejs krīt sodu laukumā, viņš saskrējās ar spēlētājs, no kura redzam atkārtojumā. Neļauj Dodo tik pie bumbas iepriekšējā sezonā. Tas rezultīvā. Oj, ko te Niks Slieda dara? Klubrovs Krīzdots uzskāja pats uz bumbu. Un pārkāpums pret Bā. Balots mēģina. Mēģina sev nedaudz pats bumbas priekšu. Silagādze noskat, kurā stūrī gribēs bumbu raidīt. Un tagad Lukas Silagādze! Sitiens vārti! Lukas Silagādze šajos vārtos. Viņš to jau ir darījis. Viņš gan cenšas īpaši nesvinēt pret savu bijušo komandu. Kā Gruzinu pusargām. Skatāmies atkārtojumā. Uz pretkustību no mūsu skatu punktu, ka bumba lidos. Un rezultāts 0-1 no Valmieras perspektīvas. Liepāja gūst vārtus, paliek vēl pusotra minūte. Izīrēs no meķis. Čemjāņiem un Birkas. Varat dzirdēt tādas vēja frāzmas. Pamatīgs būtienis šobrīd. Arī spēlētāji Krakos varat redzēt. Tur jābūt uzmanīgam mošam. Džips tas bija. Atspēlēja Toņiševam. Netiek. Vāpni netiek nobloķēts. Kangārs. Un atkārtotais sitiens. Skatāmies atkārtojumā. Vāpni. Lazarevs arī vēl. Kur bumba raida Korobenko. Un Korobenko arī nepaskatās, ka neatrod ātru kontaktu ar savu komandas biedru. Bet Gustavu veids pamatīgu reitu. Fajam. Zeltenais plāksties. Spēlētāji. Dojs ir gaušu un netiek līdz bumbai Džips. Bija vistuvāk viņš, taķi ar galvu arī Alekseičiks.
Alekseičiks pagarina bumbu un nepaspēja Paskatās, kur ir kolēģi, un, pat tālu šī bumba. Šeit aizlido. Nu. Dodas uz priekšu, Džibrils un sitiens gribēja starp vārdu. Nē, pacelt tiesneša Karodziņš un noteikti varbūt viņai paskatīsies. Jautājums, vai Dojs nebija aizmugurē. Ja Dojs nebija aizmugurē, tad visam būtu jābūt kārtībā, jo Leo Golšu pavisam noteikti aizmugurē nebija. Bet nav. Edgars Maļcevs tūlīt atļauj spēli atsākt. Gustavu piespēlē Džibām. Džibs piespēles vārtu priekšu un tur šoreiz ārlākusī bumba nav, jo Lazarevs tagad ir pavācīts. Nedrīkstam un priekšā atsist. Būšana Valmieras spēlētiem tik viņš iespies tādās skrūvspīlēs. Balodis. Viņš pacēlēs augstāk. Lījevs piespēles vārtu priekšu tur, un Lazarevs glābi Liepāju, kas par emocijām Lazarevam. Skatāmies šeit atkārtojumā. Tur Hambulā. Uzsod laukumā un īsas saspēlītas, bet uz priekšu, bet Edgars Maļcevs to visu pamana. Alekseičiks un tādā neierastā pozīcijā, tā kā flanks spēlē. Alekseičiks ceļ bumbas uz laukumā, kurš Bahambolā! Nav bumbu vārtos. Kurš dodas uz laukumā. Bahambola pēc pagrieziena stūri. Aizies uz bumbai! Alekseičiks un tad izkupienās. Kas? Jā, bumba. Tā kā divi. Debitanti šodien nākoši laukumā. Fresh par mani tur ar... Edgars Maļcevs paskatās savā pulkstenī un saka, ka spēle ir beigusies. Kristers Alekseičiks ar Luku Silagādzi draudzīgi apskaujas viņiem, protams, tiklīdz spēle ir beigusies.